Kāpēc elektronikas un elektrotehnikas nozare ir perspektīva? Vai var iedomāties dzīvi bez televizora, leduskapja, veļas mašīnas, mobilā telefona un datora? Elektronika un elektrotehnika ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Nav nevienas nozares, kurā netiek pielietoti elektronikas un elektrotehnikas nozares saražotie produkti un pakalpojumi. Šī ir nozare, kas ražo augsto tehnoloģiju produktus ar augstu pievienoto vērtību. 21. gadsimtā elektronikas nozare ir kļuvusi par vienu no līderiem ražošanas sektorā visā pasaulē, un tās patēriņa tirgus strauji attīstās. Elektronikas un elektrotehnikas joma, salīdzinājumā ar citām nozarēm, saražo visvairāk produkcijas. Kā notiek elektronikas un elektrotehnikas iekārtu izstrāde un ražošana? Iekārtas tapšanas cikls. Ideja. Idejas var rasties jebkuram. Ir daudz interesantu un aizraujošu ideju, kuras mēs varam realizēt inovatīvos elektronikas un elektrotehnikas produktos. Idejas īstenošana palīdz mums realizēt savas ieceres, celt pašapziņu, nopelnīt naudu un atrasties starp talantīgiem, radošiem cilvēkiem. Projekta izstrāde. Kad ideja radusies, tā tiek īstenota schēmās, zīmējumos un modeļos, lai varētu virtuāli un vizuāli parādīt tās realizāciju un pielietojumu. Projekta izstrādes posmā tiek veikti nepieciešamie aprēķini, noteikti tehniskie parametri, izvēlēti izmantojamie materiāli, kā arī aprēķinātas izmaksas. Projekta izstrādi veic inženieri, kas pārzina mūsdienu tehnoloģijas un modernus ražošanas procesus. Prototipa izstrāde. Prototipa izstrādes etapā produkta vizuālais attēls visbeidzot pārtop reālā produkta modelī ar visām nepieciešamajām detaļām un komponentiem. Šajā posmā tiek pārbaudīts, vai iekārta izpilda iecerētās prasības. Testēšana un uzlabošana. Šajā posmā izgatavotais produkta prototips tiek izmēģināts darbībā un testēts. Speciāli aprīkotās laboratorijās tiek veikti arī pētījumi un mērījumi saskaņā ar noteiktiem standartiem un prasībām. Produkta izmēģinājuma laikā tiek atklāti defekti un nepilnības, uzlaboti atsevišķi parametri un kopējā produkta darbība, pilnveidotas un aizvietotas dažādas detaļas. Šī posma noslēgumā ir izstrādāts gala produkts, kāds tas turpmāk tiks ražots. Ražošana. Šajā posmā gala produkts tiek ražots. Ražošanas procesu var izveidot gan pats produkta autors, gan arī to var pasūtīt specializētos uzņēmumos. Ražošanas process sākas ar produkta sastāvdaļu izgatavošanu vai iepirkšanu. Ražošanas process noslēdzas ar visu komponentu savienošanu vienotā gala produktā un tā darbības pārbaudi. Saražotais produkts tiek apzīmēts ar izgatavotāja nosaukumu, un tad tas ir gatavs, lai parādītos tirgū. Latvijā elektronikas un elektrotehnikas nozarē ir senas tradīcijas. Kaut vai atceroties valsts elektrotehniskajā fabrikā VEF ražoto leģendāro Minox miniatūras fotokameru, kuru uzkonstruēja latvietis Valters Caps 1936. gadā. Turpinot elektronikas un elektrotehnikas nozares tradīcijas, Latvijā atrodas Baltijā vadošais telekomunikāciju iekārtu, balss un datu pārraides aparatūras izstrādātājs, ražotājs un izplatītājs Saftehnika, kas eksportē vairāk nekā 90% no savas produkcijas uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm. Saftehnika veiksmīgi konkurē ar lielajiem un pasaulē pazīstamajiem telekomunikāciju gigantiem. Ogrē ir izveidota tehnoloģiski modernākā elektronikas sistēmu ražotne Baltijā. Uzņēmums Hanzas Elektronika, kas ražo automašīnu, elektroniskā aprīkojuma, dzirdes aizsardzības iekārtas un cita veida elektroniskās sistēmas un to komponentes. 2007. gada sākumā ražošana tika paplašināta un tika atvērta jauna rūpnīca Ventspilī. Uzņēmums Baltic Scientific Instruments projektē un izgatavo unikālu radiācijas mērīšanas aparatūru, kurai nav analogu citur pasaulē. Uzņēmums Arkus Elektronika projektē un izgatavo rūpniecisko aparatūru un programmatūru. Izmantojot šos produktus, tiek veidoti integrēti vadības kompleksi elektroenerģētiķiem Latvijā un arī ārpus tās. VEF radiotehnika RRR izstrādā un ražo augstas klases akustiskās sistēmas. Latvijā izstrādātās elektroniskās sistēmas izmanto arī uzņēmumos telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanai LMT, Lattelekom. Lai saistītu savu nākotni ar elektronikas un elektrotehnikas nozari, iespējas izvēlēties savām interesēm, zināšanām un dzīvesveidam atbilstošu profesiju ir visplašākās. Elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju inženieri, tehniķi un citi speciālisti ir pieprasīti daudzos uzņēmumos Latvijā. Arī Eiropā šīs profesijas ir vienas no nepieciešamākajām. Nepārtraukti tiek izgudrotas un ieviestas jaunas tehnoloģijas. Tas padara nozares attīstības iespējas praktiski neizsmeļamas. Tādēļ darbs elektronikas un elektrotehnikas jomā ir aizraujošs un inovācijām bagāts.